Rīgas Dinamo komanda gatavojas rītdienas spēlē pret Minskas Dinamo. Kamēr sastāvā traumu dēļ ievērojami robi, 4 treneru korpusam pievienojies Sandis Ozoliņš. Kopš viņa pēdējās spēles Dinamo sastāvā pagājuši vairāk nekā 2 gadi. Domāju, ka gan man, gan puišiem jāpierod pie citas kaut kādas status maiņas un citu nesantīgs. Mēs tur senties kopā viņiem sēdēt uz tā benka un tagad es biju nedaudz savādākā statusā. Mums katram jāpierod, gan viņiem, gan man arī. Jau treniņa laikā Ozo nodod ziņu mēdījiem: nerunāšu, man nav ko teikt. Un pēc treniņa, lai arī pāris atbildes sniedz, viņš savos komentāros ir skops. Kad tu sāki apsvērt šādu iespēju atgriezties? Es taču teicu bez melodrāmām. Mums te nevajag Daniels Stīls romāns. Ja? Kopš Ozo aiziešanas no hokeja Dinamo play-off nav spēlējuši, bet šobrīd ir dziļākajā krīzes brīdī 9 sezonu laikā. Man nav brīnuma, ka tāda es pieskaršos un kaut kas radikāli vienas dienas laikā mainīs. Tāda spēja man nav. Sandis hokeju regulāri atsācis skatīties tikai šogad. Redzējis visas spēles, bet pēdējās jau negluži kā līdzjutējs. Man ir, kā jebkuram līdzjutējiem, es to saucu par tādu aizmirst, kā es viņus iesaucu, bet par divām treneris. Visas atbildes ir, klausieties, visas atbildes ir. Pa labi, pa kreisi, uz priekšu, apkaļ visas ir. Bet, pietiekami daudz pieredzes ir, lai saprastu, ka tā nav patiesībā daudz. It kā vienkārši spēle, bet arī pašā laikā ir sarežģīta.